Programmas AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Renault beidzamajā laikā mūs burtiski lutina ar jaunumiem. Jau drīzumā Latviju sasniegs pilnībā elektriskais Scenic un no jauna atzimušais Renault 5. Jau kādu laiku varam priecāties par Australu un tā pagarināto versiju S-Pace. Drīz tam pievienosies arī kupējas tipa crossovers Rafale. Šie automobīļi izceļas ne tikai ar interesantu dizainu un košām krāsām, bet arī ar tehniskajiem risinājumiem. Piemēram, Renault Austral pārdošanā ir pieejams ar otrās paudzes E-Tech Full Hybrid spēka sistēmu, kuras pamatā ir 3 cilindru, 1,2 litru iekšdedzes dzinējs, kurš sapārots ar 4 pakāpju ātrumkārbu un 2 pārnesumu elektromotoru. Sistēmas kopējā jauda, neskatoties uz niecīgo dzinēju tilpumu, ir 200 cirkspēku. Un tas īsas distances spēj pārvietoties, izmantojot tikai elektrisko piedziņu. E-Tech Full Hybrid ir pašuzlādes hibrīds. Tas savu akumulātoru lādē ar dzinēju un enerģijas rekuperācijas palīdzību. Tā akumulātora bloks, ja salīdzinām to ar elektroautomobiļos izmantotajiem, ir izmēros niecīgs – 1,75 kWh. Bet tik un tā, Austral šajā versijā ir gana taupīgs. Ražotāja norādītais vidējais degvielas patēriņš šim modelim ir 4,7 litri uz 100 km. Mums šī testa laikā kopumā veicot aptuveni 1000 km, dažādās vidēs jāteic, gan pilsētā, gan ārpus tās, gan pa ledu un sniegu, gan pa asfaltu, īpaši nedomājot par ekonomiju, izdevās sasniegt aptuveni 7,3 litrus uz 100 km. Vistaupīgāk šis dzinējs darbojas tieši pilsētas satiksmē, jo šādos apstākļos visefektīvāk strādā rekuperācijas sistēma. Lai arī pieklājīgi izmēra, šis auto ir ļoti manevrētspējīgs. Pirmajā mirklī pat nav īsti skaidrs, kāpēc tas tik labi vadās. Bet papētot tā tehniskos datus, top skaidrs, ka pie vainas ir 4Control Advanced visu 4 riteņu stūrēšanas sistēma. Piemēram, ja vēlēsieties apgriezties braukšanai pretējā virzienā, auto aizmugurie riteņi šī manevra laikā tiks pagriezti par 5 grādiem pretēji stūres pagrieziena virzienam. Līdz ar to šī auto apgriešanās radius ir vien 10,1 metrs. Savukārt, braucot lielākā ātrumā, 4Control sistēma rūpēsies par auto stabilitāti pagriezienos, piestūrējot aizmugurējos riteņus tajā pašā virzienā, kā ir pagriezta stūre. Austrāla ir 575 litrus liels bagāžnieks un ietilpīgs salons. Aizmugurējās sēdekļu rindas krēslus var regulēt 16 cm diapazonā. Sēdpozīcija ir laba. Priekšā redzamie digitālie paneļi atgādina 100% elektrisko Megane E-Tech, un arī dažādas elektroniskās palīgsistēmas ir ļoti daudzveidīgas. Kā piemēram redzam brīvroku parkošanās asistents, vadīšanas palīgs, arī stāvvietā novietošanas palīgs un, protams, head-up displejs, kas šeit priekšējā veistiklā projicē nevien ātrumu, bet arī navigācijas norādes. Vienā no versijām Austral sānus rotā Alpine logotipi. Šo vārdu īsteni autofāni atceras ar uzvarām Monte Carlo rallijā pagājušā gadsimta 70. gados un sportiskām divdurvju kupejām. Savukārt runājot par šo crossoveru, Alpine nav pārvērtusi to par mežonīgu sportistu. Drīzāk pamatīgi piestrādājusi pie tā stila. Esprit Alpine izpildījumā šis auto ir vizuāli iekārojams ar agresīvu formu aizsargbamperiem, matētas krāsas pielietojumu, milzīgiem riteņu diskiem un akcentiem salonā. Un šie argumenti padara auto gluži vai par magnētu garām gājēju skatieniem.